Mikro uzņēmuma nodokli rēķina salīdzinoši vienkārši, ja mēs salīdzinām ar vispārējo kārtību. Tāpēc, ka ņem vērā tikai ieņēmumus, jeb apgrozījumu. Tad, piemēram, jūs esat noslēdzis līgumu par pakalpojumu sniegšanu 1000 eiro apmērā. Uzreiz jūs ziniet, ka par šo darījumu nodoklis būs 250 eiro, tātad 25%. Un netiks ņemt vērā, cik lieli ir jūsu izdevumi. Vai jums, lai šo līgumu izpildītu, vispār bija vajadzīgi izdevumi? Ja nebija izdevumu, lieliski, ja bija izdevumi, viņi netiks ņemti vērā nodokļu rēķina no visu apgrozījumu jeb ieņēmumiem. Turklāt, ja jūsu apgrozījums gadā pārsniegs 25,000 eiro, tad likme ļoti strauji palielinās. Tie ir 40% no apgrozījuma, kas pārsniedz 25,000 eiro. Tātad jau ļoti strauji nodokļu pieaugums. Nākošais, kas jāņem vērā, mikro uzņēmuma nodokli nevar izvēlēties PVN maksātājs. Kam ir jākļūst par PVN maksātāju? Te man ir arī šīs normas uzrakstītas, bet vēl detaļās es ieteiktu skatīt vidu mājaslapā, ir detalizēti aprakstīti. Tad, ja jūs meklēsiet vidu mājaslapā, es paskaidrošu sīkāk, ir iespēja izvēlēties saiti nodokļi, konkrēti pievienotās vērtības nodoklis, un paskatīt, kam un kad ir jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Tad ar detalizētiem nosacījumiem un termiņiem. Bet mēs paņemsim tādus vispārīgus gadījumus. Likums, pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka tad, ja jūsu apgrozījums 12 mēnešu laikā sasniedz vai pārsniedz, tad 40,000 eiro. Tātad tikai mazie paliek. Mazie līdz 40,000 eiro apgrozījumam gadā viņi var nereģistrēties par PVN maksātājiem. Bet tas nav vienīgais kritērijs. Otrs ir jāskatās, vai nav Eiropas Savienības teritorijā iegādātas preces, kas kalendārā gadā kopsumā sasniedz un pārsniedz 10,000 eiro. Vai arī jūs nodarbojaties ar akcijas preču ieviešanu. Tas ir nākošais gadījums, kad ir obligāti jākļūst par PVN maksātāju. Trešais gadījums, ja jūs sniedzat pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita Eiropas Savienības dalība valsts. Un to tagad ar vien biežāk šo kritēriju sasniedz, jo viss tirgus ir globāls un mēs varam sniegt ne tikai Latvijā pakalpojumu, mēs varam sniegt arī Lietuvā, Igaunijā vai kādā citā dalība valstī. Un tad likums uzliek mums par pienākumu kļūt par PVN maksātāju, un tad, diemžēl, mēs vairs mikro uzņēmumu nodokli nevaram izvēlēties. Nebūs mums tādas iespējas. Vai arī jūs saņemiet pakalpojumus iekšzemē no citām valstīm. Un te var būt pat situācija tāda, ka jūs pat neizbraucat no Latvijas, bet jūs tomēr saņemiet pakalpojumus no citām valstīm. Un kā raksturīgs piemērs ir, piemēram, šis Booking.com, kas izmanto viesu izmitināšanā, rēķinu izraksta uzņēmums, kas nav Latvijā reģistrēts. Tad mēs redzam, ja tas būtu Latvijā reģistrēts, tad būtu PVN maksātāja kods sāktos ar LV burtiņiem, bet ja tur ir citas valsts kods, tur LT, piemēram, Lietuva vai EE, Igaunija vai Devācija, tad tas būs citas dalība valsts, citas valsts šis PVN maksātājs. Un, ja jūs par šādu pakalpojumu maksājat, tad apmaksājat šādu rēķinu, tad, diemžēl, arī jums ir jākļūst par PVN maksātāju. Un tas savukārt jums liekas iespēju reģistrēties kā mikro uzņēmuma nodokļu maksātājam. Tad es vēlreiz atkārtoju, es ļoti īsi pateicu par šiem 4 kritērijiem, bet detalizēti iesaku paskatīt vidu mājaslapā, vai jums nav jākļūst par PVN maksātāju. Tālāk, labā ziņa mikro maksājumam. Labā ziņa ir tā, ka vairs nav ierobežots šis
personīgo izdevumu lielums. Ja vēl vienkāršāk runājot, nav ierobežota summa, kuru jūs varat izņemt no tās saimnieciskās darbības. Kaut vai atgriežamies pie tā piemēra, 1000 eiro līgums, izdevumi, pieņemsim, tur nevajag, jo viss ir jūsu intelektuālais ieguldījums. Jūs samaksājiet nodokli 250 eiro un 750 eiro tērējat savām vajadzībām, nevienam neatskaitoties, kur jūs šo naudu tērēsiet. Jo šajā nodokļu režīmā ir svarīgi tieši ieņēmumi, lai pareizi aprēķinātu nodokli. Un arī tā augšējā robeža apgrozījumam nav ierobežota, ir tikai šis PVN maksātāja status, tad faktiski pie 40,000 parasti, ir griezti. Un tas, ka virs 25,000 eiro gadā jums jau ir lielāka likme un nav vairs īsti izdevīgi. Deklarācijas ir ļoti vienkāršas mikronodokļu maksātājiem. Tajās mēs uzrādām ieņēmumus pa mēnešiem, aprēķinam nodokli un kopsummā par ceturksni samaksājam. Deklarācijas ir par ceturkšņiem līdz 15. datumam. Nodoklis ir jāsamaksā tāpat kā pilnīgi visi nodokļi. Tagad ir vienotajā nodokļu kontā līdz 23. datumam. Tātad ceturksnis ir janvārs, februārs, marts. Līdz 15. aprīlim ir jāiesniedz mikrouzņēmuma nodokļu deklarācija. Un līdz 23. aprīlim ir jāsamaksā nodoklis, ja ir ko maksāt. Ja nav, jo var jau būt, ka kādu ceturksni vispār nenotiek nekādi darījumi, tad nav. Tas ir tikai tad, ja ir ko maksāt. Vēl viena labā ziņa. Nav vairāki nodokļi jāmaksā mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem, bet tikai viens maksājums, jo tālāko dara valsts kase. Valsts kase to jūsu samaksāto nodokli sadala. Tad jūs iemaksājat vienā summā un viss. Valsts kase to jūsu iemaksāto, piemērā, ko es teicu, 250 eiro, sadala divās daļās. Lielākā, jeb 80% nonāk kā pašnodarbinātā sociālā apdrošināšana. Tad jūs esiet arī sociāli aizsargāts. Jums krājas iemaksas gan pensijai, gan slimības lapai, gan invaliditātes gadījumam. Tad notiek arī iemaksas sociālajai apdrošināšanai. Un mazāka daļa, 5. daļa, 20% ir kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kuru gan neieskaita jūsu gada ienākuma deklarācijā. Piemēram, ja jūs arī vēl gūstat kādus citus ienākumus, tad par to jūs aizpildiet gada ienākuma deklarāciju, piemērojat dažādas iedzīvotāja ienākuma nodokļu atvieglojumus. Šeit tas tā nebūs. Tātad tā ir summa, kas ir samaksāta kā nodoklis, un 20% aiziet kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis bez nekādiem atvieglojumiem. Un vēl viena labā ziņa, kad izvēloties šo mikrouzņēmumu nodokli, jūs varat izmantot vienkāršoto nodokļa samaksu. Pagaidām šo var izdarīt tikai vienā bankā. Es arī esmu saiti iekopējusi, tad mēs paskatāmies. Tā konkrēti ir Industrija banka, kura piedāvā saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Ko tas nozīmē? Tas ir trīspusējs līgums starp saimnieciskās darbības veicēju, banku un valsts ieņēmuma dienestu. Dod tiesības bankai no pašnodarbinātā konta noņemt nodokli, tad ieturēt šo nodokļu summu. Ja manis minētie 1000 eiro, ja jūs esat noslēdz šādu līgumu un tie 1000 eiro ienāk jūsu kontā, tad banka ietur 250 eiro kā nodokļu nomaksu un pārskaita budžetā. Jums pašam neviena atskaite nav jāsniedz. Tātad faktiski jūs tikai noslēdzat līgumu ar banku, un pasakojat līdz, lai ietur pareizi nodokli un pārskaita.
Tad šeit arī ir sīkāk dota informācija par to, kā notiek konta noformēšanas process, kā notiek šī automātiskā nodokļu samaksa, gan tie 25% līdz 25,000 eiro gadā un par pārsniegumu tad 40%. Un tad tālāk jau ir samaksa par to un pastīsimies, kas ir svarīgi ievērot. Tas, ka tad norēķini ieteicams ar bezskaidru naudu, bet ja tomēr jūs lietojat arī skaidru naudu, tad likums saka, ka 15 dienu laikā jums šī skaidrā nauda ir jāiemaksā bankas kontā, lai banka savukārt var ieturēt nodokļus. Tad šai kontā nevajadzētu ieskaitīt citas summas, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību. Jo, protams, ka banka nešķiros, kas tās ir par summām, bet automātiski, ja summa ienāk, tad attiecīgi tiks aprēķināts nodoklis un ieturēts. Un vēl tāds tīri praktisks ieteikums. Es ieteiktu šo iespēju izmantot no gada sākuma. Tāpēc, ka ja jūs reģistrēsieties gada vidū šādai iespējai, tad gluži vienkārši banka nevar zināt, cik ir jūsu apgrozījums bijis no gada sākuma, tad viņi uzreiz ieturēs šos 40%. Tā ka šo vajadzētu izdomāt parasti uz gada beigās, lai varētu ar 1. janvāri atvērt šo vienkāršoto, sākt izmantot vienkāršoto nodokļu nomaksu un noslēgt līgumu ar banku. Kā jau teicu, pagaidām tā ir tikai viena banka, kas šādu iespēju piedāvā. Un ļoti vēl īsi par visiem plusiem, kādi ir mikro uzņēmuma nodokļa režīmam. Pats galvenais pluss ir tā vienkāršība. Tas ir pats galvenais pluss ir vienkāršība. Un arī žurnāls, iesim vidu mājaslapā un paskatīsim, kur ir informatīvie un metodiskie materiāli. Tad ir tāda sadaļa pie arī mikro uzņēmuma nodokļa. Un te ir dažādi veida apraksti, kas jūs varētu arī noderēt. Bet atvērsim tieši žurnālu, mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju žurnālu. Jā, lūk, ir žurnāls, un tas tiešām ir ārkārtīgi vienkārši. Ja kāds vēl atcerās šo mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju žurnālu pašos pirmsākumos, kad ieviesa šo nodokli, tad tas bija tomēr sarežģīts. Šobrīd tas ir ļoti atvieglots. Tad Excel formātā mēs redzam darba lapas izveidotas katram mēnesim. Pieņemsim, pāriesim uz janvāra mēnesi. Un, ko mēs redzam, tad mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmuma un izdevuma uzskaita žurnāls par, un tad mēs varam norādīt, par kuru gadu, pieņemsim par 23. gadu, gada janvāri. Tad mēs ierakstām savu nosaukumu, vienkārši kā paraugu. Ja? Tad mēs norādām, vai mums ir kāds skaidrs naudas atlikums, kas ir gūts saimnieciskajā darbībā, vai jau kontā saimnieciskās darbības, vai mums ir atlikums. Pieņemsim, mēs norādīsim, ka mūsu saimnieciskās darbības kontā ir 300 eiro. Ja, tad mūsu tai bankas kontā, kurā mums ienāk saimnieciskās darbības nauda, mums ir 300 eiro. Un tālāk mēs reģistrējam, ieraksta kārtas numurs, tātad 1, 2, 3 uz priekšu, ja, ar vien būs visi darījumi, dokumentu nosaukums. Tad mēs norādam to dokumentu, ar kuru mēs saņemam naudu. Pieņemsim, tas būs bankas konta izraksts, jo te mēs reģistrējam pēc saņemtās naudas. Jā, bankas konta izraksts, datums, numurs mēs vēl varam pierakstīt. Darījuma partneris, ja, tad dokumenta autors ir darījuma partneris. Tad mēs norādām uzņēmumu, kas mums maksā, pieņemsim SIA X. Būs konkrēts nosaukums. Un tad jūs norādat, par ko jums samaksā.
pieņemsim par konsultāciju. Analītiskās uzskaites reģistrus. Kas tas tāds ir? Tas ir domāts, piemēram, pamatlīdzekļu uzskaites kartīte, ja jūs iegādājaties pamatlīdzekļus, visbiežāk. Bet pārsvarā gadījumu šī aile jums būs tukša, tur nekas nav jāraksta. Nākošā ailē kase jūs reģistrēsiet, ja jums maksās skaidrā naudā, kase izsniegts, ja jūs būsiet kaut ko nopirkuši skaidrā naudā. Ja jums par šo konsultāciju maksās ar pārskaitījumu, pieņemsim 1000 eiro, mēs ar pārskaitījumu saņemam naudu, reģistrējam. Citi maksāšanas līdzekļi, tas būs tad, ja notiks barters. Tad jūs, pieņemsim konsultāciju, jums pretī preci, tad pa abām pusēm būs vienāda summa. Arī šī 10. un 11. pārsvarā būs tukšas, jo visbiežāk jau tomēr norēķins notiek maksājot naudā. Un tad mēs izvēlamies, vai tas ir saimnieciskās darbības ieņēmumi šie, vai tie ir ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz saimniecisko darbību, uz apgrozījumu. Šajā gadījumā par lekciju, protams, ka tas ir saimnieciskā darbība, mēs to arī norādam. Automātiski jau redzat, ir kopsumma, kopā ieņēmumi, un par šo darījumu viss ir aizpildīts. Pieņemsim, ka mums arī ir kāda veida izdevumi. Maksājam veikalā, pērkam kancelējas preces, piemēram. Jau mums ir čeks par to, mēs atkal kādā sijā Y esam iepirkušies, nopirkuši kancelējas preces, vai kādu citu inventāru, vai kas mums ir nepieciešams. Maksājuši esam skaidrā naudā. Un tātad, vai arī, starp citu, mēs varam skaidrā naudā ar to čeku, bet tad tikai šeit vajadzētu jau pirms tam ielikt kasē naudu, lai būtu. Tad pirms tam ieliek personīgo naudu saimnieciskajā darbībā, lai būtu ko tērēt. Bet ar veiklā jau var nopirkt arī ar karti. Tad pieņemsim, mēs esam ar karti veikuši maksājumu 30 eiro apmērā. Mums ir čeks par to izsniegts, un to mēs gluži vienkārši norādam kā izdevumus. Tad vairs neskaidrot, jo kādreiz, ja kāds vēl atcerās, vajadzēja paskaidrot, vai tas ir saistīts ar saimnieciskā darbību, šie te izdevumi vai kā. Nē, vairs nekas nav jāskaidro, jo izdevumi faktiski nevienu īsti neinteresē. Interesē šī te koloniņa, jo no tās tiek aprēķināts nodoklis. Tātad, ja mēs par 1000 eiro par konsultāciju saņēmām, tad nodoklis 25% būs 250 eiro. Un tā labā ziņa, ja mēs šādu žurnālu izmantojam no EDS mājaslapas, tad visi šie atlikumi pāriet uz nākošo mēnesi. Kā jūs redzat, februārī ir jau priekšā, tad mums ir kontā 1270 eiro, mūsu ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 1000 eiro. Un, ja mums nekādu darījumu nebūtu, tad tas ir arī kā decembra beigu skaitļi. Tātad žurnāls ir ļoti vienkāršs, nodokļu aprēķins ļoti vienkāršs, bet ne visiem var būt piemērots. Jo, ja jūsu izdevumi ir lieli, tad nezvai jums būs interese maksāt 25% no visiem ieņēmumiem, neņemot vērā izdevumus. Bet par to mēs vēl runāsim. Tad tas bija par žurnālu. Jau uzsveru vairāk kārt, kad arī nodokļu aprēķins ir ļoti vienkāršs. It sevišķi, ja ieņēmumi gadā nepārsniedz 25 000. Un vēl jāņem vērā, ja jūs mikro uzņēmuma nodokli izvēlaties ne no gada sākuma, tad tas slieksnis ir mazākam apgrozījumam. Piemēram, jūs reģistrējat saimniecisko darbību
decembrī, tad tas 25,000 sadalās uz 12 mēnešiem, un tā iespēja jau nonākt pie lielāka nodokļa ir ātrāk. Ja? Tad tas arī jāņem vērā. Ja izdevumi ir nelieli, tad nodoklis var būt mazāks nekā vispārējā gadījumā. Tas ir tas, ko es teicu. Ja jūsu saimnieciskā darbībā nav nepieciešami lieli izdevumi, un te es esmu tā aptuveni ielikusi ne vairāk kā 20% no ieņēmumiem, tad tas nodoklis varētu būt mazāks nekā tad, ja jūs vispārējā gadījumā maksājat. Un vēl kā tā pozitīvā iespēja ir šī vienkāršotā nodokļu maksāšana, slēdzot līgumu ar banku un ļaujot bankai ieturēt nodokli no jūsu saimnieciskās darbības ieņēmumu konta. Tad tikai ir jāatcerās, ka visi ieņēmumi skaidrā naudā gūti arī ir jāiemaksā kontā 15 dienu laikā. Tad pietiekoši daudz plusu. Bet, kā vienmēr, un vēl viens plusiņš, jo lielāks mikrouzņēmuma nodoklis, jo jums būs labāka sociāla apdrošināšana. Jo mēs atceramies, ka no nodokļa 80% tiek pārdalīti jūsu sociālajai apdrošināšanai. Un tad, jo lielāks apgrozījums, jo lielāks nodoklis, jo labāka sociālā apdrošināšana. Un tas it sevišķi izpaužās tad, kad ir kāds slimības gadījums, vai bērnu slimības gadījums, tad ir, protams, patīkami arī saņemt pietiekoši labi apmaksātas slimības lapas. Un, protams, ka tas ietekmē arī pēc gadiem pensijas lielumu. Tad, jo lielāks iemaksas, jo labāka sociālā apdrošināšana. Jo ļoti liels sasaist ir ar šo nodokli un apdrošināšanu. Kādi tad mīnusi? Jāsaka gan, ka par šiem mīnusiem arī šobrīd lemj valdība. Un varbūt, ka šos mīnusus ar nodokļu atlaidēm un atvieglojumiem samazinās. Bet pašlaik tātad nevar izmantot neapliekamo minimumu. Ko tas nozīmē? Tad ikvienam no mums, kurš strādā algotu darbu, pieņemsim algotu darbu vai vispārējā kārtībā maksā nodokļus, ir ienākuma apjoms, kuru neapliek ar nodokli. Jo lielāka ienākuma, jo mazāks ir neapliekamais, bet maksimālā summa, ko mēs varam izmantot pie, ja mūsu ienākumi ir minimālās algas apmērā, mums neapliek 500 eiro mēnesī. Kas faktiski ir nodokļu samazinājums? Ja zinām, ka nodokļu likme ir 20% iedzīvotāja ienākuma nodoklim, tas ir nodokļu samazinājums par 100 eiro. Tanī brīdī, kad jūs savā saimnieciskajā darbībā izvēlaties mikrouzņēmumu nodokli, jums šī iespēja zūd. Jūs vairs nevariet izmantot neapliekamo minimumu savā pamatdarba vietā. Tas ir jāuztver, tad jāsaprot kā mīnus. Ja? Te gan arī ir jādomā uzmanīgi, jo ne jau visiem arī šis neapliekamais minimums pienāks. Tātad, ja jūsu alga pamatdarbā ir lielāka par 1800 šobrīd, tad jums vispār jau neapliekamais minimums arī darba vietā netiek piemērots. Ja? Bet, ja alga ir mazāka, tad kaut kāds neapliekamais minimums jums tiek piemērots, bet izvēloties mikrouzņēmuma nodokli savai saimnieciskai darbībai, jums zūd tiesības izmantot šo neapliekamo minimumu. Ja? Es izreikināju maksimāli, ko jūs zaudējat, bet ja jūsu ienākums ir lielāks par minimālo algu darba vietā, tad tas zaudējums būs mazāks. Labā ziņa – pensijas neapliekamais nezūd. Tad visiem pensionāriem neapliekamais minimums arī ir 500 eiro mēnesī. To var turpināt izmantot. Tātad pensionāri droši var izvēlēties mikrouzņēmuma nodokli. Otrs, kas zūd, ir atvieglojumi par apgādājumiem. Ja jūs esat ierakstījuši savā nodokļu grāmatiņā kādu apgādājumo personu, kas visbiežāk ir bērni līdz 18 vai ja mācās līdz 24 gadiem, tad jums ar nodokli neapliek 250 eiro mēnesī. Un atkal piemērojot likmi, tas iznāk faktiski nodokļu samazinājums 50 eiro mēnesī. Tikko jūs noreģistrēsiet mikronodokļu maksātāju, arī tas jums zūd. Zūd arī atvieglojums par invaliditāti.
Tāpēc invalīdi, kas saņem kādu nodokļu atvieglojumu, strādājot vēl citā vietiņā, ja, ļoti piesardzīgi izvēlās mikrouzņēmuma nodokli savai saimnieciskai darbībai, jo jāsarēķina, cik daudz jūs zaudēsiet kā nodokļu atvieglojumu. Un vēl viens, kas jāņem vērā, ka par tiem ienākumiem no saimnieciskās darbības, par kuriem jūs maksājat mikrouzņēmuma nodokli, jums nebūs iespēja piemērot attaisnotos izdevumus medicīnai, izglītībai, arī ziedojumus politiskajām partijām. Mums tur ir vairāk šie attaisnoto izdevumu veidi. Nevienu no tiem jūs nevarēsiet izmantot ienākumam, par kuru jūs maksājat mikrouzņēmuma nodokli. Bet te gan ir arī labā ziņa, ja jums vēl ir citi ienākumi, tad par tiem jūs varēsiet šos te attaisnotos izdevumus izmantot. Tad šis ir jāņem vērā. Nākošais, kas jāņem vērā, jāpaplāno, kāds būs jūsu apgrozījums, jeb ieņēmumi. Tad tiek lietoti abi šie termini, gan ieņēmumi, gan apgrozījums ar vienādu izpratni. Tad visas summas, ko jūs saņemat no saimnieciskās darbības. Ja tās tuvojas 25,000, tad vēl nav satraukumam pamata. Bet, ja jums jau ir vairāk kā 30,000, piemēram, tad jau jāuzmanās, jo tas nodoklis var iznākt jau ļoti liels. Jo, ja tad 30,000 jūsu ieņēmumi, tas nozīmē, ka par 25,000 jūs maksāsiet 25%, bet par summu, kas pārsniedz, tad par tiem atlikušiem 5,000 40%, kas ir ļoti liels nodokļu maksājums. Tad no 5,000 40% ir 2,000 eiro. Tad ļoti, ļoti liels nodoklis iznāk. Tātad faktiski tikai mazajiem. Vēl viens mīnus, ko es arī jau pieminēju, jāuzmanās ar šī nodokļa piemērošanu no gada vidus. It sevišķi, ja jūs uzticiet to darīt bankai, tad izmantojiet šo vienkāršoto nodokļu maksāšanu, tad banka ieturēs uzreiz 40%, jo nezinu, cik ir jūsu ienākumi pirms tam, un paies laiks, kamēr jūs šo summu atgūsiet. Mēdījos ir izskanējis viens piemērs, kur tieši viens nodokļu maksātājs ilgstoši cīnījās, lai atgūtu savu naudu, jo faktiski tā ir iesaldēta nauda. Ja jums pieņemsim, ienāk 1,000 un no tā 400 eiro banka ietur, lai to samaksātu nodokļos, bet faktiski jums tik liels nodoklis nemaz nav jāmaksā. Tātad labāk ir no gada sākuma izmantot šo mikrouzņēmumu nodokli. Savalkot kopsavilkumā, tad ļoti vienkārši, ne visiem tomēr piemēroti, vairāk piemēroti tiem, kuriem saimnieciskā darbība ir ar nelieliem izdevumiem. Konkrēti es arī esmu pašnodarbinātais, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli, esmu ar to ļoti apmierināta, jo man šie ieņēmumi nepārsniedz 25,000 eiro gadā. Viņi ir neprognozējami, varbūt kāds mēnesis ar mazākiem, kāds lielākiem, bet nodokli ir aprēķināti ļoti, ļoti vienkārši. Tad jebkuru līgumu slēdzot, es zinu, ka 25%, jeb ceturtā daļa būs jāsamaksā nodoklī. Un turklāt es gribu pievērsties vēl tam, ka zaudē šos nodokļu atvieglojumus un atlaides, bet, kā jau es teicu, lielākai algai jau nemaz nav šī neapliekamā minimuma. Tad nav ko zaudēt, atvieglojumi par apgādājumiem arī ne visiem būs. Līdz ar to tas zaudējums nav tik liels, bet tas maksājums ir ārkārtīgi vienkāršs. Un turklāt vēl kā plusu mēs varam atzīmēt, ka ja visi norēķini ir tikai ar bezskaidru naudu, tad jūs slēdzat līgumus un jums maksā tikai uz kontu naudu, jūs vispār nelietojat skaidru naudu, tad jums arī nav jākārto ieņēmuma izdevumu uzskaite. Tad tas žurnāls, ko es jums tikko rādīju Excelī vidmājaslapā, tas nav jākārto, ja visi norēķini ir ar pārskaitījumu. Un ja mēs zinām, ka nodokli aprēķina tikai par ieņēmumiem jeb apgrozījumu, tad faktiski tie izdevumi nevienu arī neinteresē. Ja? Vairāk interesē, lai jūs
saņemt tās naudas būtu izmantojot bankas norēķinu kontu. Un, ja tas tā ir, tad žurnālu varat nekārtot un ļoti vienkārši katru mēnesi paskatīties, cik tad ir jūsu apgrozījums, izrēķināt 25%, norādīt to mikrouzņēmuma nodokļu deklarācijā, neaizmirst arī samaksāt nodokli, un viss būs kārtībā. Jūs esat apdrošināts, jo 80% aiziet sociālajā apdrošināšanai. Manuprāt, ļoti, ļoti piemērots visiem, kuriem ir nelieli saimnieciskās darbības izdevumi. Ja? Bet nebūs piemērots, esat uzmanīgi visiem, kuriem ir bērni apgādībā, ja? Invalīdi, tur ļoti jāuzmanās. Ja? Tātad šī bija vēl viena, bija samazinātā patenta maksa, mikrouzņēmuma nodokļu režīms.